Labrīt raidījumā starp putniem un cilvēkiem, un turpmākajā pusstundā es aicinu kopā ar mani doties dabā, lai izzinātu, kā putni un cilvēki sadzīvo, nesadzīvo, un kāds attiecību modelis būtu vislabākais, lai, tā teikt, cilvēks paēdis un putns dzīvs. Un ja reiz ir kāda vieta dabā, par kuru tiem abiem noris ļoti sīva cīņa, tad tas ir mežs. Cilvēkam gribas mežos saimniekot, lai nodrošinātu sev iztiku. Valsts grib mežos saimniekot, lai papildinātu valsts kasi ar ienākumiem. Un putni grib mežos saimniekot, jo tā ir viņu bērnistaba, dzīvojamā istaba un virtuve. Kuram priekšroka? Kā rīkoties tā, lai putnam saglabātu mājas, mežam kokus un cilvēkam ienākumus? Pavasarī, kad mostas daba, tad mežos grib rosīties gan tie divkājainie, gan arī spārnainie. Un te nu divas intereses saduras. Jo putna dzemdību namā un bērnistabā ir nepieciešams miers un klusums, bet mums gribas rosīties ar dažāda kalibra tehniku. Tie būtiskākie mēneši, kuros šis traucējums ir vismazāk vēlams, ir aprīlis, maijs un jūnijas. Un šādā mežā, šādu mežu nav iespējams nocirst kā atcertē, neizpostot putnu ligzdas. Šajā vietā, kur mēs esam šobrīd, varētu pieņemt, ka tas vidējais putnu ligzdošanas blīvums ir varbūt 3, 4, varbūt pat 5 pāri uz hektāru. Ja? Tātad putni šeit var būt visur. Teiksim, būs sugas, kas ligzdos uz zemes, čunčiņš, vītītis, ievīs savu ligzdiņu kaut kur kādā sūnu skupsnā, varbūt starp mētrām. Šādā izgāstā saknē te var ligzdu uztaisīt paceplītes, apakšā var ielīst iekšā sarkanrīklīti. Tādā izgāstas saknes ķeburā var ligzdu uztaisīt melnais mežastrasts. Ja mēs iesim pa to koku stāvu vairāk uz augšu, tad mēs kaut kur zara žuburā ieraudzīsim žubītes ligzdu. Varbūt bišķiņa augstāk būs silastrasts, kādā izturpējušā celmā iekšā būs pelēkā zīlīte, ja? Kādā dzeņa caurumā būs iekšā cekulu zīlīte. Tātad putni šeit var būt visur. Un, ja mēs šo mežu nocirtīsim maijā, mēs pavisam noteikti šo dzemdību namu, kā tu teici, pamatīgi papostīsim. Es gribētu to salīdzināt ar situāciju, kad mums varbūt pašiem mājās bērnstabā aiz loga. Agri no rīta kāds sāks pilnā trokšņot ar motorzāģi, vai varbūt pat vēl precīzāk salīdzinājums būtu, ja bērnstabā kāds iebraukt iekšā buldozeri. Jo, protams, situācijā, kad mežs tiek nocirsts pa tīro kaucirtē, kad šeit rosās lielā smagā meža tehnika, kas šos kokus ved ārā, iespēja, ka te kāda putnu ligzda paliks neizpostīta, ir ļoti, ļoti maza. 50 000. Aptuveni tik daudz putnu ligzdu iet bojā mežizstrādes laikā pavasarī. Ligzdas tiek ne tikai fiziski iznīcinātas, bet ligzdošana tiek traucēta, ja blakus putnu mājvietai vienkārši ir liels troksnis, ko rada meža tehnika. Tāpēc portālā Mana balss LV ir uzsākta kampaņa, kas mudina cilvēkus parakstīties par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā. Šī prasība nav absolūti ekstremāla un netiek prasītas neiespējams lietas, jo ir piemēram tepat aiz robežas, piemēram, Igaunijā valsts mežos putnu ligzdošanas sezonas laikā mežizstrāde nenotiek. Un tas nozīmē, ka meža industrija kaut kādā veidā ir varējusi pielāgoties, acīm redzot, plānojot šos darbus savādāk, veidojot koksnes uzkrājumus, lai šo nosacītu kluso periodu varētu apgādāt zāģētavus ar materiāliem, ar koksni un tā tālāk. Tas ir iespējams. Un es piekrītu, ka tas būtu ļoti sarežģīti to izdarīt vienā mirklī. Piemēram, mēs vienojamies, ka šogad, sākot ar aprīli vai maiju, mēs mežu vairs necērtam. Protams, ka tur ir vajadzīgs kaut kāds pārējais laiks, lai meža nozare tam varētu attiecīgi pielāgoties. Tad mēs varam vienoties, piemēram, par attiecīgi gadu skaitu, un katru gadu varbūt mēs šo periodu, kurā šī ciršana nenotiek, pagarinām, līdz nonākam pie tā, ka meža ciršana nenotiek visus šos pieminētos 3 mēnešus gadā. Portālā Mana balss ir
sākta parakstu vākšana par to, lai šos 3 pieminētos mēnešus, kas ir aprīlis, maijs un jūnijas, noteiktu par mežstrādes ziņā kluso periodu. Mums ir jāsavāc pavisam kopā 10 000 parakstu, lai šī iniciatīva nonāktu Saeimas dienas kārtībā. Mēs ļoti ceram, ka tas arī tiks izdarīts, jo nav jau gluži tā, ka tikai ornitoloģijas biedrība, varbūt daži simti biedrības biedri iestājās par šo lietu. Mēs zinām, ka socioloģiskās aptaujas rāda to, ka lielākā daļa no Latvijas iedzīvotājiem atbalstītu šādu klusuma periodu ieviešanu. Un tas ir ļoti būtisks arguments. Tik tālu par mežizstrādi pavasarī, bet pēc reklāmas pauzes mēs turpināsim stāstīt par to, kā saimniekot mežā arī citos gada laikos, lai putniem tur būtu vieta. Tas vēl joprojām ir raidījums starp putniem un cilvēkiem, un ja reiz ir kāds strīdu sābols, ko tie abi nespēj sadalīt, tad tas ir mežs. Turpinājumā palūkosim, kādas koku kompozīcijas mežā rada veselīgu vidi putniem un kādas nē. Parasti mežu saimnieki izvēlas kailcirti vai izlases cirti. Varat minēt, ko nozīmē viens un ko otrs. Gaužām vienkārši. Kailcirtē cērtam visu pa tīro, izlases cirtē tos kokus, kas kalpos gan kā ienākuma avots, gan tos, kas traucē citiem kokiem augt, gan arī tos, no kuriem vienkārši būtu mazs finansiāls ieguvums nākotnē. Un tagad varat minēt, kas putniem patīk labāk. Visbiežāk izlases cirte. Tā būs gan putnam piemērota, gan galu galā arī ilgtermiņā pašam meža saimniekam izdevīgāka. Meža saimnieks no kailcirtes iegūst labumu vienreiz savā dzīvē visbiežāk. Ir sevišķi, ja tie ir skujkoku meži, tad varbūt nākamreiz saimnieks varēs savā mežā strādāt pēc 70, 80 gadiem un atkal gūt kaut kādus lielākus ieņēmumus no meža. Šādu saimnieku strādājot ar izlases cirtēm, tad izlases veidā cērtot kokus, izvēloties katru koku, ko cirtīs, ko saglabās, ir tomēr iespēja no konkrētā meža gabala, no savu meža īpašuma, gūt labumu ik pa 2, 3 gadiem, 5 gadiem. Tas nozīmē, ka nepārtraukti nodrošina kaut kādus ieņēmumus. Mēs esam pirms 5, 6 gadiem veiktā kailcirtē, ko teorētiski mēs varam uzlūkot jau kā mežu. Tas vismaz tā juridiski to tā var uzraudzīt. Varbūt šeit saimnieks nav veicis vēl kopšanas darbus, bet ja viņš to būtu paveicis, tad šis būtu skatītos mežs. Šie kailcirtes veidotās ir vairāk tikai un vienīgi ērta koksnes resursu ieguve, nevis dabai draudzīga mežsaimniecība. Un itin bieži mežkopi vai meža saimnieki saka gan cilvēkiem, kur nav saistīti ar mežu, gan arī vides speciālistiem, meža ekologiem saka, nestraucieties, te jau mežs būs atkal pēc mirkļa atpakaļ. Redzat, šeit arī ir jau, bet pēc gadiem 20, 30 te jau būs tāds mežs jau pieaudzis un jūs varēsiet justies kā mežā. Tās ir tikai tādas estētiskas vērtības varbūt, vai saimnieciskas vērtības. Tas mežs atgriezies tādā vecumā. No dabas viedokļa, lai mežs atgrieztos šeit, būs nepieciešami 80, 100, 150, daudz vairāk gadu. Jo, ja mēs aplūkojam sarkano grāmatu vai visi, kas mācījušies par sugām, dabas mācību, bioloģiju, zina, ka dažādiem organismiem iespējams vajadzīga meža vide, kas ir saglabājusies 150, 160, 200 gadu, 250. Mēs kokus kailcirtēs nocērtam 20% no koku mūža. Intensīvi cērtot kailcirtes, mēs radām mežam tādu nepiemītošu raksturu. Ļoti daudz jaunus mežus, viena vecuma mežus, kas pēc būtības dabā tā nav. Mēs arī veidojam šīs cirsmas taisnās līnijās, kā tās ģeometriskas figūras, kas arī dabā nav. Pēc būtības mēs pārveidojam mežu, kā mums ir ērtāk, kā mēs vēlamies, nevis tā, kā mežs dzīvo.
Iespējams, ka kaut kādā vietā pareizi veikt kailcirti, iespējams ar daudz vairāk ekoloģiskiem kokiem, kuri sasniegs savu bioloģisko mūžu. Iespējams, ka var būt, piemēram, sausos priežu mežos nedaudz intensīvāka ciršana nekā ēnainos egļu mežos. Bet no vietas uz vietu tas ir jāizplāno, un pats galvenais ir jāsaprot, kāda katram mežam ir šīs piemītošās īpašības. Mēs ar savu domāšanu mežu saimnieki itin bieži pieiet visos mežos absolūti vienādi. Vai tas ir ozolu mežs, vai tas ir egļu mežs, vai tas ir slapjais melnaukšņu mežs vai egļu mežs. Visur itin bieži tiek izmantot tikai viena recepte – kailcirte. Citā gadījumā tā ir hektāra liela, šajā gadījumā tā ir varbūt 2-3 hektāra liela, tad katrs saimnieks pieņem lēmumu. Bet vēlreiz tās ir tikai un vienīgi saimniecisks intereses. Tās nav rūpes par dabu, par to meža vidi, ko saimnieks ir ieguvis iespējams no saviem senčiem, vai arī no šo mežu vienkārši ieguvis nopērkot, un tur ir bijis kaut kāda meža. Atziņa ir šāda. Meža saimniekam būtu jāsadzīvo ar sev piederošo īpašumu tā, lai nākotne būtu gan viņam pašam, gan arī mežam un tā iemītniekiem. Un tagad palūkosim, kā iepriekš stāstīto praksi piekop paši meža saimnieki. Iepazīstieties Ziedonis Vilciņš un viņa mežs. Meža tāds beigu datums parasti ir tad, kad beidzās ziema. Reizēm tas ir pusmarts, reizēm tas ir 5. aprīlis, tad, kad beidzās reāls sniegs un sākās pavasara šķīdons, tad meža tā darba tiek pārtraukta, vismaz uz mēnesi, pusotru, dažreiz pat uz 2. Un kāds tam ir iemesls, kāpēc jūs pārtraucat? Viens no iemesliem ir tas, ka ir gan daudz strādāts, jāatpūšās kaut kad ir, un pavasara šķīdons tas veids, kad ir apgrūtināta meža izstrāde, izvešana, aizvešana, transportēšana. Un pie reizes ne tikai saimnieciskie jautājumi tiek apturēti, bet pie reizes tas arī ir periods, kad ir atradoši putni, pašiem jāatpūšās, zvēriem ir arī pavasaris, dzims mazuļi. Ja? Un tad kaut kādu brīdi mēs ieslēdzam aptuveni šo meža strādi, ieslēdzam brēmus. Katrā ziņā, ja runāt par putniem, tad putnu tas darbības vai perēšanas laiks nav tikai mēnesis vai 2, ja viņš var būt pat 4-5 mēneši. Un tāpēc es nevaru gluži tā, ka pusgadu nestrādāju un pusgadu strādāju. Bet tiem, kas tai pavasarī perē, tiem es varu palīdzēt, netraucējot viņus. Bet to, ko es mēģinu darīt, ir tas, ka es visos īpašumos mēģina saglabāt putnu likstošanas vietas un arī zināmā mērā viņiem nodrošināt barības bāzi. Tos es varu bez problēmām šos jautājumus risināt man saprotamā veidā. Es domāju, ka es esmu putns un zinu, kā labāk, ja? Bet par tiem termiņiem, kurus vajadzētu ievērot, vai viņiem būtu tiešām svētlaime, diemžēl to es nevaru. Un tur tā galvenā problēma ir, ka es kā meža īpašnieks varbūt šo lietu varētu arī netraucēt šos putnus pavasara periodā. Bet, diemžēl man darbinieki nav gatavi tam, lai nestrādātu 3-4 mēnešus. Un nodrošināt un piedāvāt viņiem atbilstošas kvalifikācijas citus darbus es neesmu iemācījies. Nezinu, kā to izdara. Tāpat jāpaceļ galva uz augšu un jāapskatās. Ja tu tālumā redzi kādu ligzdu, un ka tur vēl kāds ap viņu lido, acīm redzot, jāpazaģē otrā pusē. Ja, jo, tā vai varbūt, ka tas putnis vēl neaizmūg no tevis, ka viņš atļauj izpērēt, atļauj aizvadot, un tad var viņš dzīvo citā vietā. Ja mēs viņu pamanām, ja mēs viņu nepamanām, tad neko. Tas ir runājot par meža izstrādi. Ja runājot par jaunauģu kopšanu, tur nekāda problēma nav. Es uzskatu, ka jaunaudzes jākop ir oktobrī, tad, kad kokiem nobrījuši lapas. Un tad nekāda saistība ar putniem vairs nav. Un tad ir vieglāk redzēt, vieglāk strādāt. Ja. Saistības Ziedonim Vilciņam ir visnotaļ nopietnas, jo viņa mikroliegumā dzīvo gan 3 pirkstu dzenis, gan melnais stārķis.
Taču kā savu mežu apsaimnieko Raimonds Mežaks? Primārais, protams, ir šīs struktūras, ne tikai šie lielie koki, bet arī, kas putniem ir ļoti svarīgi, šīs te mazās, piemēram, šeit ir reglīšu grupa, jā. Vai reglu blakus arī šai dižanai? Jā, arī šādas te stumbeņas, kā bērs sakalts ir no dzeņveidīgajiem. Un arī, protams, krūmu grupas, citreiz varbūt mēs domājam, ka tie krūmi kaut kas nevajadzīgs, bet arī tiem ir sava nozīme putnu dzīvē. Un, protams, ir saskares joslas, kā šeit mēs redzam, šis lielā mežaudze lielajiem kokiem saskarās ar kādreizējo izcirtumu, kur jau tagad ir bērza jaunaudze. Un tur ir atšķirīgi šis mežaudzes, un tajā saskares joslā būtu atstājams vairāk tādas biezākas vietas gan šiem te putniem, kuri līgzdo zaros, jā, vīja līgzdas, un gan arī tiem, kas ir uz zemes. Piemēram, savā īpašumā pagājušā gadā es atradu mežirbes ekskrementus. Jā, tas liecina, ka mežirbe arī mīt, un, kā zināms, mežirbei šīs olas parasti atrodas uz zemsedzes. Bet tās ir viegli pamanāmas. Olas man neizdevās atrast, bet tas nebija mans mērķis. Es vienkārši apsekoju savu īpašumu, bet tā ir tāda zīme, jā, ka pavasarī noteikti nevajadzētu nodarboties ar meža izstrādes darbiem, jo vienkārši mums nevajag obligāti traktoru, mēs varam arī kaut vai ejot samīt viņas. Tas nozīmē, ka viss šis te dējums, visa jaunā paudze aizies bojā. Tā kā svarīgi ne tikai ievērot šo tehniku, tik daudz nelietot, bet arī pašiem staigājot būt uzmanīgiem. Cik es esmu novērojis, ka šīs te līgzdas ir tādās kā biezākās kā grupās, kur ir vairākas, kā tajā vietā, kur mēs redzam pāri, kad ir tādas eglīšu grupas. Un tāpēc nevajadzētu arī kopjot šo te paaugu pēc izlases cirtes, stipri piedomāt, kā mēs viņu kopjam. Mēs viņu nevajadzētu steigties izetināt 2-3 metrus vienu no otru šos te kociņus, jo tomēr tajā biežņā tiem putniem ir ko patvērties, jo, kā mēs zinām, tad arī meža putniem ir savi dabīgi ienaidnieki, un uz šo te darbību mēs reizēm varam veicināt šos te kaut vai meža caunas piekļuvi un perējumu iznīcināšanu. Ja mežinieki tagad skatās šo raidījumu, tad viņi teiks, tad mēs vispār mežā neko nevaram darīt, vai tā jau ir vispār ķīniešu ābets, lai saprastu, kā tad, ja mēs visu laiku ieklausīsimies dabā, kur tad paliks mūsu saimniecība. Kā mēs šeit redzam, šeit pirms pavisam neilga laika ir veikta izlases cirte. Šeit ir zāģēti egles zāģētas, tādus mērķa caurmēru sasniegušas, ja tautas valodā runājot, kur sanāk baļķis, jā. Šis ir vērtīgākais caurmērs, kuras ir bez trupes. Un tā kā šī nav vieta rezervāts, šeit ir gan tiek ievērotas šīs te dabas vērtības, tiek saglabātas dabiskās struktūras, gan arī īpašnieks gūst materiāla labumu. Kā mēs zinām, meža īpašnieks vēlas arī nopelnīt, un arī, protams, viņam jāsadz ir šie te meža īpašuma uzturēšanas izdevumi. Jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis, jātīra robežstigas, jārūpējas par paaugu, varbūt nepieciešamības gadījumā kādās atvērumos pēc izlases cirtes arī jāpiestāda. Tā kā tie nav tikai iegūmi, ir arī izdevumi, protams. Svarīgi arī, protams, ir šī zāģēšanas sezona, jo mēs nekad ģimenes īpašumos neesam nodarbojušies nav esam plānojuši veikuši meža izstrādi pavasara periodā, kad ir meža dzīvniekiem, putniem ir vairošanās laiks. 90. gados mēs izstrādi veicām paši ar tēvu savos ģimenes mežos vecumnieku novadā. Un nebija īpaši tādu, mēs par to nediskutējām. Mēs vienkārši to darījām ziemā. Devāmies meža darbi, tie ziemas darbi. Tādas diskusijas vienkārši nebija, jo pavasarī bija, protams, jādara citi darbi. Ģimenē bija arī audzēja kartupeļus un ģimenes dārzi un tāpat tās mājlopi.
Tik tālu meža īpašnieku un apsaimniekotāju pieredze, vienlaikus mēģinot gūt peļņu no sev piederošā meža un respektēt putnu dzīves likumus. Taču loģisks šķiet jautājums, vai tiešām Latvijā ir tik daudz mežā dzīvojošo putnu, lai būtu pamats satraukties par viņu labklājību? Atbilde – jā. Jo puse no mūsu zemē ligzdojošiem putniem dzīvo vai daļēji apdzīvo mežus. Otrs jautājums, vai mežu izciršana patiešām varētu apskādēt visus knābjaiņus. Pārmaiņas dabā nozīmē visbiežāk, ka būs kādi, kas no tām pārmaiņām iegūs, un būs kādi, kas no tās zaudēs. Un, kā jau teicu, meži ir daudzveidīgi, un mežu putni arī ir daudzveidīgi. Un tāpēc, piemēram, ja mežu nocērtā, kā tas ir izdarīts šeit, tad skaidrs, ka tādā jaunaudzē melnās dzilnes neligzdos vēl gadu desmitiem, bet sila cīrulim un koku čipstei tas būs pats labums. Tā kā ir sugas, kur skaits ir gājis uz augšu, ir sugas, kur skaits ir samazinājies. Tas, kas mūs satrauc visvairāk, ja mēs runājam par parasto meža putnu sugu skaita pārmaiņām, ir mežirbe. Tāpēc, ka mežirbi skaits kopš uzskaišu sākšanās ir samazinājies jau gandrīz par 90%. 89% ir gājis uz leju. Un, ja citu putnu gadījumā, teiksim, mēs zinām, melno stāču skaits arī ir stipri samazinājies. Melnais stāčs ir vienkārši piemērs tam, ka sugu ietekmē viss kaut kas, kas notiek arī ceļošanas laikā, ziemošanas vietās. Mežirbi nekur neceļo. Tātad par mežirbas skaita samazināšanos atbildīgi esam mēs, atbildīgs ir tas, kas notiek šeit. Visi iemesli, kāpēc mežirbju skaits tik dramatiski samazinājies, vēl šobrīd nav noskaidroti, bet daži no faktoriem ir zināmi. Mežos trūkst putniem tik svarīgo krūmāju, un pēdējos gados ir savairojušās gan meža cūkas, gan caunas, kas kaitē daudzām putnu sugām. Un, protams, meži tiek izcirsti, kas nekādi nerunā par labu, piemēram, mežirbei. Taču būtisks ir vēl kāds aspekts – mežu izkārtojums Latvijas ainavā, jeb sarežģītāk sakot, mežu fragmentācija. Mežu fragmentācija nozīmē to, ka liels mežs, kas šeit ir bijis sākumā, un varbūt nevēlti latviešu valodā, mēs parasti runājam par mežu vienskaitlī, nevis daudzskaitlī. Tātad sākotnējais mežs ir sadalīts mazos gabaliņos. Un tas, kas fragmentē mežu, ir lauksaimniecības zemju izplešanās, protams. Tas ir runājot par senākiem laikiem, jau viņas vairs necik neizplešās un varbūt ir pat nedaudz samazinājušās, bet arī kailcirtes. Daļai sugu kļūst grūtāk pārvietoties, grūtāk gan tā fiziski, ja tā var teikt, gan arī bīstamāk, jo meža putnu sugas nereti vairās lidot ārpus meža, tāpēc tur var būt dažādi draudi plēsīgi putni izskatā, piemēram. Tātad pārvietošanās problēmas, vienalga vai tās ir fiziskas vai saistīts ar riskiem izlidot atklātā ainavā, bet ir arī tādi putni, kam ir vajadzīgs kaut kāds noteikts meža gabals, lai tas vispār būtu viņam liederīgs. Es varbūt nemēģināšu ielīst putnu galvā saprast, kāpēc, bet, teiksim, melnais stāķis ir tāds, kurš mežmalā neligzdos. Viņam tad ir vajadzīgs, zināms, meža masīvs, kurā ligzdot. Ja mēs skatāmies tātad kopējo Latvijas mežu platību, liekas, kā viss būtu kārtībā, bet patiesībā daļa no šīs platības nav, teiksim, konkrētiem melniem stārķiem piemērot, nav vispār mežs. Tad var rasties neizpratni, kāpēc, teiksim, platībai saglabājoties kādas sugas iet uz leju. Bet viens apstākļus ir platība, bet otrs apstākļus ir tā sadrumstalotība. Varbūt problēmu atrisinātu tas, ja putni spētu bārties un tā padzīt cilvēku no savām mājām, kā to dara, piemēram, temperamentīgais mednis. Par šiem druknajiem skuju ēdājiem, par nedzirdamiem lidojošiem tīģeriem un par viņu teritorijām, kuras traucē zinkārīgi turisti, nezinoši sēņotāji, radikāli kvadraciklisti un citi kretīni mūsu vecumā, mēs runāsim nākamajā raidījumā.